60% no pieauguša cilvēka ķermeņa masa sastādot šķidrums, dažiem cilvēkiem tas esot bremzes šķidrums. Nebremzē, mācies. Procenti ir matemātisks instruments, kas palīdz mums saprast, cik liela daļa no noteikta vesela skaitļa tiek ņemta vai pievienota. Procentu izpratne ir īpaši noderīga dažādās dzīves situācijās, sākot ar atlaidēm veikalā līdz dažādu akciju ienesīguma noteikšanai fondu biržās. Procents, latīņu valodā procentum uz 100, nosaka kāda daudzuma vai lieluma 100 daļu. Šādi izskatās procentu zīme. Tas nozīmē, ka, piemēram, 45% būs 45 simtās daļas, jeb 0,45 kā decimāldaļu skaitlis. Piemēram, jums ir 100 saimniecībā ļoti noderīgas sausas kļavas lapas, joks, protams, un paņemot 25 no tām, mēs paņemam 25% no visām lapām, no 100. Lai aprēķinātu procentus no kāda skaitļa, mums jādara divas darbības. Vispirms skaitli dalām ar 100, lai noskaidrotu 1% lielumu. Tad iznākumu reizinām ar procentu vērtību, ko gribam noskaidrot. Piemēram, lai aprēķinātu 20% no 50 eiro, mēs rīkojamies šādi: 50 dalām ar 100, jo 50 šajā gadījumā uzskatām par 100%, un iznākumā mēs iegūstam 1%, 0,5. Šo 1% reizinām ar 20, mēs taču gribējām uzzināt, cik ir 20% no 100, un volā, 10 ir 20% no 50. Tagad atrisini pats un skaties tālāk. Nostiprināsim savas zināšanas un atrisināsim vēl vienu uzdevumu. Labi. Vispārējā nozīmē procenti ir veids, kā mēs saprotam un interpretējam daudzumus attiecībā pret veselu kopumu. Tāpēc to izpratne ir svarīga, lai saprastu un pieņemtu pareizus lēmumus daudzās dzīves jomās. Tādēļ, ja nav skaidrs, skaties vēl un meklē palīdzību, līdz kļūs skaidrs.